Rudens tumsās spoži iededzas gaismas festivāls Staro Rīga 2014. No 14. līdz 18. novembrim 5 brīnumaini vakari. Krāšņi Anglijas, Francijas, Kanādas, Norvēģijas un Baltijas valstu mākslinieku gaismas uzvedumi. Pašu līdzinieku veidotais Rīgas karnevāls, kurā piedalīties aicināts ik viens. Vispār festivālu Staro Rīga LV organizē Rīga 2014. Čau, te Alisa un Staro TV, rīt festivāla Staro Rīga pēdējais vakars un Latvijas 96. dzimšanas diena. Labvakar, kā jūs sauc? Gatis. Baiba. Kā tev vārdi? Katrīna, Emīlija. Prieks iepazīties. Kā jums patīk festivāls Staro Rīga? Ļoti brīnišķīgi. To, ko mēs redzējām, bija ļoti iespaidīgi un jauki. Skaisti bija. Un kuri bija jūsu mīļākie objekti šajā festivālā? Laikam mīļākos mēs nepaspējām paskatīties, diemžēl. Gribējām redzēt strūklaku un auto zivs. Bet, diemžēl šodien nesanāca. Bērniem patika visvairāk, ko viņi ievēroja un pie kā viņi vairāk uzkavējās, bija cirks. Tas bija tāds, kas, protams, kā jau cirks. Jūs pirmo gadu apmeklējat festivālu? Nē, mēs katru gadu. Tas tā tradicionāli. Tas ir mums tāds ģimenes pasākums. Jā. Un ir jūtams, cik ļoti šis pasākums ir audzis ar gadiem? Protams. Ar katru gadu arvien grūtāk iziet cauri vecerīgai, nākot salūtu skatīties. Jā. Un, ja jūs, teiksim, visi ģimeni varētu kopā izveidot savu gaismas instalāciju, kādu viņi izskatītos radošais uzdevums? Es noteikti gaišās krāsās, košu un kaut kur būtu noteikti Latviju raksti. Tas būtu, patriotisks kaut kas. Jā. Latvijas kontūra Latviju rakstos. Es domāju, ka jūs noteikti var uzslavēt kā vienu no patriotiskākajām ģimenēm šeit. Jūs visi esat ieturējuši dreskotu godam. Labi, paldies jums, liels jauku jums vakaru. Čau, kā jūs sauc? Atpalīna, Marta, Lauma, Aleks. Jūs varētu varbūt padalīties iespējos, kā jums patīk gaismas festivāls Staro Rīga? Ļoti interesanti, man ļoti patīk tas auto akvārijas un Portugāles cirks. Riktīgi interesanti šogad. Kas jums labāk? Viss. Man ļoti patika tas cirks arī, un man patika arī salēdētās zīves, kas bija uz kongresa nama. Skaidrs, jūs pirmo gadu apmeklējat šo festivālu? Nē. Nē, es jau vairākus gadus apmeklēju. Un tad, piemēram, salīdzinoši, vai ir jūtams, ka šis festivāls ir daudz lielāks šogad? Man šitais festivāls labāk patika. Skaidrs. Labi, paldies! Kā jūs sauc? Mārtiņš. Māra. Hugo. Prieks iezīties, man sauc Alisa. Gribēju pajautāt, lai jūs padalieties ar saviem iespējiem par šo festivālu Staro Rīga. Kā jums patīk? Hugo atbildēt? Kā tev patīk? Forši? Jā. Un kā pārējiem? Jā, tiešām krāšņi. Kā jums patīk gaismas parādi?
Jo tā ir viena no vislabākajām sadaļām vispār Staro Rīga. Gaismas parāda, tad vēl viss bumbiņas, tas projekcijas dažas nav tik labas, bet tās parādas ir pats labākais, kas ir. Jā, tā ir. Krāsainā māja. Jā, tā ir krāsainā. Viņa vienā mirklī paliek riktīgi, tā plekaina, krāsaina, tā mums visiem patīk. Jūs pirmo gadu apmeklējat šo pasākumu? Jaunā ģimenīte. Nē. Hugo, tu pirmo reizi apmeklēji? Jā. Bet nē, viņš ir arī piedalījies vienu gadu ar savu projektu, tā kā nav pirmā reize Staro Rīga. Esam pazīstami ar Staro Rīgu. Man liekas, ļoti foršs pasākums, kas notiek Rīgā katru gadu. Tas ir piesaist cilvēks, turists noteikti arī gaņo. Un Hugo? Hugo. Piesaisti tevi arī? Labi. Var jūs kā pasākums ir audzis kopš iepriekšējiem gadiem, jo šogad ir piesaistīti ļoti daudz ārzemju mākslinieku arī? Izmēra ziņā noteikti. Nu, tik liels fasādes pirmajos gados nebija noteikti mapēts, bet noteikti pasākums aug ar katru gadu. Es domāju, šogad tas ir arī tāpēc, ka Rīga 2014 tāpēc, jo pagājušajā gadā bija ļoti pliekana, pilsēta izstījās pēc miskastes pa dienu, bet naktī jau bija labi, bet šogad ir ļoti smuki arī pa dienu pilsēta izstās labi. Jūs tādi radoši cilvēki liekties, jums tāds radošais uzdevums, ja jūs varētu tagad izveidot savu instalāciju gaismas, kādi viņi izskatītos? Hugo! Kā izskatītos tavējā gaismas instalācija, ja tu tagad taisītu? Nezinu. Ar ņīnzām nebūtu tur? Gribētu. Ar ņīnzām, mums būtu ar ņīnzām un Lego klučiem krāsainiem visdrīzāk. O, tā es gribētu. Jā, tā mēs gribētu. Labi, paldies jums liels, jauki jums atlikt šo vakaru. Saka, čau kamerā, ne, tur saka. Tā! Labvakar! Vai jūs varētu lūdzu padalīties iespējos par pasākumu Staro Rīga? Skaisti, ļoti skaisti. Pirmo gadu esam šeit un speciāli atbraucām no Anglijas apstīties. Skaisti. Un varbūt jums kāds mīļākais objekts ir, kurš jums vislabāk? Strūklakas. Jā, viennozīmīgi. Piekrītu. Strūklakas, jā. Tas ir iespējīgi. Kā jums vispār šī 18. novembra atmosfēra, ja jūs tā no Anglijas speciāli, tad... Nu, mēs gaidījām to nacionālo ļoti un šogad to īpaši var izjust. Ir skaisti. Nākamgad arī brauksiet? Tad redzēs, kā sanāks. Varēsim atbrauksim noteikti, jā. Skaidrs. Nu labi, paldies jums liels. Labāk nekā pagājušajā gadā. Jā, prieks, ka arī tomēr mūsu valsts tā kā arī vieno, kā saka, citas valstis un piedāvā šo iespēju, kas tiešām bija fantastiski, jo bija ļoti daudz ko redzēt. Kaut gan varbūt tās pašas vietas, bet daudz košāk un krāšņāk. Nu, protams, arī salūts. Kurš bija jūsu mīļākais objekts no festivāla? Nu, man bija opera, jā, tas bija iespējīgi. Tās bumbas, mūzika bija ļoti labi. Man palikās Doma laukumā, tur forši bija tās visa robotiņa, tās lapsas, ugunīgās un tam līdzīgi. Jā, un pa 3 ēkām arī kā nekā bija. Tas nebija tā viena, bet jā, iespējīgi. Nākamgad arī nāksiet? Noteikti. Mēs jau kuro gadu, pagājušajā gadā mēs bijām mazo, šogad, diemžēl, pa augstu, bet ģimenes pārstāvi mēs esam. Super, labi, nu ļoti jauki. Paldies, ka šos 6 spožos vakarus bijāt kopā ar mums. Tiekamies nākamgad! Rudens tumsās spoži iededzas gaismas festivāls Staro Rīga 2014. No 14. līdz 18. novembrim 5 brīnumaini vakari. Krāšņi Anglijas, Francijas, Kanādas, Norvēģijas un Baltijas valstu mākslinieku gaismas uzvedumi. Pašu rīdznieku veidotais Rīgas karnevāls, kurā piedalīties aicināts ik viens. Vispār festivālu Staro Rīga LV organizē Rīga 2014.